Hei, esam šeit Henrimation profilā pie jaunākajiem Henrija dizainiem, spēļu dizainiem, un es gribu apsīties tagad Epic Story. Izstāst, ka mums vēl kāds pievienojas šeit. Low Battery mums pievienojas. Hei, sveiciens visiem spēļu dizaineriem šodien. Un pirms mēs sākam ķerties pie mūsu jaunākiem spēļu dizainiem, vēl brītiņu, jo šeit apstīsimies, kas mums jauns ir. Un jauns ir Epic Story by Henrimation. Oho, un Henrijs forši taisa savējās spēļu, tos, kā viņas varētu nosaukt, spēļu vāciņus, thumbnails vai plakāts spēles. Tā, vienmēr atveram. Ja kāds Leoners tev nogriez skaņu, jo tev tur bija daudz visādas liekas skaņas nāca, tāpēc paņem to skaņu nos, bet ja tu gribi kaut ko teikt, tad droši ieslēdz mikrofonu un sāki, jā? Tā, kur mēs te palikām? Šeit. Un visi, kas grib man pievienoties šeit Epic Story, Henrimation, laipni lūgti. Apsīsimies kopā, ko Henrijs ir uzteicis šeit. Oho! Skolotē. Nu. Es tā kā iegāju savajā vecajā, nu ne jau manējā, bet man vecā drauga kontā. Bet, jā, man tā kā tagad ir tā kā cits konts, pēc labāk es jums nofrendošu. Labi. Kā jūs sauca? Bloxy Master 20. Rekur uz man ekrānu var redzēt arī Bloxy ar X un Y. Aha. O, Henrijam spēlē ir arī soļu skaņa, ka iet. Kā tu to dabūji gatavu, ka tev ir tā soļu skaņa? Neatceros, es jau šito kā laikam iepriekš gadu varbūt taisīju. Neatceros. Oho. Un kas te notiek? Viens te gulšņā? Labi. Labdien. Nu kā ielauzās mājā laikam. Jā. Nothing special. Un ar šiem var kaut ko darīt? Ar durvīm laikam varēja kaut ko darīt. Taču nav. Un kas notiek? Savu superspēju viņš izmanto laikam. Wow. Neatceros. Kas tas ir? Tā ir tāda tā kā kaut kāda māja, jā? Nu kā stāstu spēle. Tur jālas ir, jā? Vai? Nu varētu lasīt, var vienkārši arī skatīties. Katrā nodalījumā sev stāsts. Tā, pirms es turpināšu apsīties visas istabas, un laikam jāaiziet, jāapstiprina draudzība, jā? Man ir kaut kāda jauna. Tā, pastīsimies šeit, kur viņam bija jābūt, te kaut kur pie Friends. Epic Story Part 1. Un mums vēl tā kāds pievienojas Elizabete. Halo! Sveiciens visiem spēļu dizaineriem. Arī tie, kas pievienojās tikko. Šodien mēs taisīsim spēli kaut kādā filmas dizainā. Es esmu iedomājies taisīt Infinity Run, zvaigžņu karu Infinity Run. Bet pirms es ķeros klāt, es vēl gribu apstīties, kā iet Henrijam ar viņu jaunāko spēli, un vēl es gribēju apstiprināt friend request. Rekurs redzu. Te ir Galaxy Unicorn. Es nezinu, kurš tas ir. Bet, Nē, es neesmu tas otrais. Otrais. Un kas tu esi, kā tevi sauc? Emils? Žaneta. Žaneta. Jā, Žaneta. Labi.
grūti atšķirt vispār visas ir. Es īstenībā gribēšu pierakstīt kaut kādā brīdī, kurš ir šodien ieradies. Un arī ir saprotams. Tā, halo! Te ik pa laikam pievienojas mums jauni dalībnieki, tas ir forši. Un es turpināšu tagad. Kāds šodien darbs jādara? Turpināšu apstīties šeit, ko ir uztaisījis Henrijs, un tad mēs darīsim šodienas darbu, kas ir taisīt spēli ar tādu dizainu, kas atgādina kādu filmu. Es taisīšu Zvaigžņu karu Infinity Run. Mēģināšu piemeklēt visādas tur lietiņas, kas atgādina to filmu, un varbūt krāsas un fonas, un varbūt to pašu cilvēku kaut kādu izveidošu, tā kā kādu Zvaigžņu karu. Tā. Forši te katrā iet kaut kas jauns. Tā, izstāst, ka vēl kāds pievienojas. Autocērs. Halo! Sveiks, auto! Un es esmu nokļuvis jau līdz spēles beigām, ko taisīs Henrijs. Un te Henrijs saka, ka ir jāspiež laiks, 10 laiks for part 2, or 2 donations for part 2. Oho, super, es eju likt laiku, jo man patīk, kā šeit Henrijs ir izdomājis tādu, tā kā, varētu teikt, tā kā stāstu, kur katrā nodalījumā, katrā istabā ir kaut kāds savs stāsts, sava kompozīcija. Super. Un tev vēl kaut kāds galvenais skatītājs lido gaisā un skatās to visu pieskatu. Tā, paldies par šo spēli. Leave game un jāieliek laiks Henrijam. Kā to var izdarīt? Tā. Henrimation. Starp citu, kurš man var atgādināt, kāda bija mūsu pēdējā tēma pagājušais, kad mēs tikāmies? Mēs taisījām mākslas galeriju? Man liekas, mēs taisījām tā kā slides, kad bija Ziemassvētki. Ziemassvētki bija, jā, bija Ziemassprieki, Ziemassvētki, jā. Vai kādam ir kaut kas jauns saistībā ar to pagājušo tēmu? Taisīts tagad pa brīvlaiku. Nē, es māks varbūt tagad turpināšu to Ziemassvētku tā kā slidu taisīt. Labi. Tā, Klau, kā var ielikt sirsniņu šeit tai spēlē? Kur ir laiki? Kāds zini? Es zinu, bet... Vajag klikšķināt to spēli. Laikam. Sveiciens Severīnam. Mēs līdz sāksim taisīt spēli, kura ir kaut kādas filmas dizains. Tā, bet es nesaprotu, kā var ielaikot. Šeit Henrijs spēle, ko es tikko apskatīju. Laikam vajag ieiet kā pašā kā lapā grupā spēle ir, kā klikšķināt spēli. Uzspiest uz spēli, jā, vienreiz? Jā. Rekord Un te. tur ir kā apakšā. Te var likt favorite, jā? Un te ir laiki. Verify, you must verify your email. Oho. Nu jā, tad te vajag, lai varētu laikot, vajag e-pastu arī, jā? Un tu savu e-pastu pievienoji, jā? Yep. Okay. Add email. Okay. Tā. Šeit. Laikam būs jāizstāv e-pasti. Pastīsimies. No reply.
Un verify email. Thank you. Mans e-pasts ir verificēts un es varu iedot kārtīgo laiku. Ar zaļo cepuru uzvilkt, tiek verificējušies. Tas ir interesanti. Bet es īstenībā gribēju šeit ieliekot spēli. Lieliski. Otrais laiks ir gatavs. Es varu, kā apsīties YouTube, kā var uztaisīt tā kā mašīnu, bet, kā ar slidām, Jā. Labi. Paldies. Tā, es tagad ķeršos klāt savam zvaigžņu karu Infinity Run. Un pārējie droši arī taisat savus spēļu dizainu saistībā ar kādu filmu vai spēli, vai tā, lai var atšķirt, ka mēs esam iekšā tajā spēlē. Tad droši uzreiz saprast, tā ir tā spēle, kas izskatās pēc tās filmas vai pēc kaut kādas noteiktas spēles, varbūt, nezinu, pēc kaut kāds Fortnite, nezinu, tur jau grūti ir tādas, tas nav tik, man liekas, tāds izteikts tas dizains Fortnite'am, bet var jau būt, ka var. Es domāju tā, ka var sajūt ar citām spēlēm vai citiem dizainiem arī. Tā. Un ja kāds domā, ka mums vēl apstīties vienu spēli vai kādu vienu dizainu jaunāko, tad droši sakiet. Es vēl varētu to izdarīt, apstīties vienu spēli, bet ja nē, tad es ķeros klāt šeit Infinite Runner Star Wars Style. Un es zinu, ka Leonards ir taisījis Infinite Runneri, jā. Bet es pats laikam neesmu. These tiles are used to create special tutorial track when a player first joins game. Un kas te notiek? Te ir tāda sagatava, kurā ir vairāki laikam tie ceļi. Labi. Pirms laikam es pamēģināšu ierakstīt Star Wars un uzlikt to fonu, lai man ir Star Wars. Star Wars. Te ir viss kaut kas ar Star Wars. Baigi labi. Un te ir izstāsts, ka tas varētu būt fons. Ir, jā. Halo. Autobotka ir klāt. Mēs jau te darbojamies 20 minūtes un paspējam apskatīties jaunumus spēļu dizainā, ko ir sataisījis Henrijs. Un tagad es ķeros klāt savam spēļu dizainam, kurš būs zvaigžņu karu stilā. Mans Infinite Runner, kā zvaigžņu karu iztīsies, bet drīkst arī izvēlēties kaut kādu savu filmu vai kaut kādu savu noteiktu stilu. Varbūt gribās Minecraft stilā vai Fortnite stilā vai vēl kaut kādā citu spēļu stilā taisīt. Un tā kā es esmu izvēlējis zvaigžņu karus, jūs arī, protams, droši varat zvaigžņu karus ņemt, tad es mēģināšu šo visu spēli padarīt līdzīgi zvaigžņu kariem. Vispirms es uzliku Star Wars foniņu, un te es gribu pārbaudīt, kā te izskatīsies test game, play game ar to jauno foniņu un saprast vispār, kāda tā sagatava ir. Jo es īstenībā pirmo reizi taišu to Infinite Runner. Un uzspiedīsim start. Piemēram, start pogu nomainīt. Kā varētu start pogu nomainīt? Tas ir labs jautājums, ja ne? Kā var uzlikt to fonu? Šeit pie toolboxiem ierakstīju kaut kādu vārdu, piemēram, Star Wars, un tad tur viņš piedāvā tos fonus. Tur visi nav foni, bet tur var atšķirt, ja tā ir tāda bilde. Ja tā ir bilde, tad
viņš visticamāk, ka būs foniņš. Kāpēc tas ir Rocky bloks? Tā ir Bloxy Master. Es tajā studijā esmu. Neesmu logout, man vajag. Roblox studio. Yes. Save changes. No. Tā es iegāju nepareizi, jā. Tagad Bloxy Master 20. Taču neatceros, kas tur bija jāraksta. Jā. Apstās. Tā. Yes. Es esmu savējā profilā, kur man ir visādi stāvākie kalnever un tā tālāk. New Game Infinite Runner. Un Klau, Leonard, tu taisīji Infinite Runner vai ko tu taisīji, ka tev bija no sānēm tas cilvēks viņš tur? Leonard, es tevi nedzirdu. You can't unmute someone else. Labi. Klau, Leonard, ja tu gribi kaut ko pateikt, tev ir to mikrofonu jāieslēdz, jā? Jāiespiež uz savu mikrofonu. Tā. Jo šis man izskatījās Šis bija savādāks. Bija iedomājies, ka Infinite Runners ir tā kā no sāniņa, kas skrien un lēs tā kā Mario, tāds 2D. Bet tas laikam ir cits kaut kāds. Šis ir cits. Tev čatā kaut kas. Oto cers Line Runner. Oto saka, tas ir Line Runners no sāniem. Aha. Jā, jo šis ir kaut kāds savādāks. Oi, kur man palika. Labi, es apstīšos vēl brītiņu šo Infinite Runner, bet laikam es tad pamēģināšu to Line Runner. Kaut gan šits kaut kas līdzīgs, jā. Press. V to jump. P-A-R-D. Jā, nu šo jau, protams, var taisīt zvaigžņu kara stilā. Un šeit dodās tas skori par to, cik tālu laikam noskrien. Labi. Nu, es pagaidām uzspiedīšu viņam stopu un saglabāšu vienkārši kā sagatavu, varbūt skarreiz viņu turpināšu. File. Publish to Roblox, bet publish to Roblox nozīmē, ka viņš īstenībā nav publicēts, viņš ir privāti publicēts. Star Wars Infinite Runner. Create. Un tas ir droši vien pirmā lieta, ko mēs varam darīt, ir tie foniņi nomainīt, salikt kaut kādas foršas lietiņas, kas ir no tās tēmas, piemēram, no zvaigžņu kara tēmas. Un pēc tam jau, protams, nāk visādi sarežģītāki jautājumi. Tur, piemēram, kā nomainīt kaut kādu funkcionalitāti vai spēles, tur dizaina elementiem to izskatu, pārtaisīt izskatu kaut kādām lietām. Vai pievienot vēl kaut kādas tur jaunas noteikumus klāt. Bet, sāksim ar vienkāršāko. Un tagad es gribu atrast
Line runners, tas ir, jā? Line runners. Line runners atgādina Mario, bet viņš ir kaut kādā ziņā tāds primitīvāks, tur mazāk kontrols. Cik es atceros, tur bija iespēja tikai spiest to lekšanu, un pat nevar kontrolēt lekšanas augstumu. Star Wars. Tīsimies, varbūt savādāk kaut kādu šitādu fonu. Wow. Tāds. Paga, bet kā tu to saprast, kas tam mums ir jātaisa? Nu, jātaisa, lai tas izskats ir līdzīgs, piemēram, zvaigžņu kariem. Tagad rekurs uzspiedīšu play, un tagad man vienīgais, kas ir līdzīgs zvaigžņu kariem, ir tas fons, bet, es likšu klāt tur kaut kādas lietas, tur varbūt no zvaigžņu kariem paņemšu kaut kādus tur kuģus vai briesmoņus vai robotus un sataisīšu. Un mums vajag, tagad uzdevums ir ne tikai to izskatu sataisīt, lai ir līdzīgs kaut kādai filmai, bet arī, lai tā grūtība paliek arvien grūtāk. Piemēram, jā. Pamēģināsim vēl. Tagad viņš no citurienes sākās. Viena monētiņa man ir. Tink, bum. Sapratu. Ko es sapratu? Ka te jau uzreiz ir samērā grūti. Un pamēģināšu, piemēram, sākumu atvieglot. Infinite Runners. Kā vispār viņš strādā? Viņš kaut kā savienojas. Interesantā veidā visas tās detaļas, jā. Piemēram, zombijas es negribētu. Zvaigžņu karos nav zombija, tāpēc zombijas es vienkārši aizvākšu visas. Tas būs pirmais darbs, ko es izdarīšu. Pēc tam es mēģināšu varbūt arī pārtaisīt to zālei, to krāsu kaut kādu, lai izskatās visi tie zaļie, nevis pēc zaļa kuba, bet pēc kaut kāds savādāk, pēc kaut kāda, varbūt zils vai kaut kāds tāds. Kur te vēl man zombija ir? Zombija nav. Kā tu varētu tos līmeņus taisīt? Kā tu vispār var saprast kaut ko? Tu visu daudz gabali, bet tu spēr spēlēt, viņi sajiet kopā tā kā vienā. Indrs, pēc apskatīšos, vai kāds dalās ar savu ekrānu. Oto rāda savu ekrānu, forši. Oto jau sācis ir kaut ko būvēt. Jau dabūjis no zvaigžņu kariem kaut kādas detaļas. Baigi labi. Presentation. Rekurs redz, kā Leonards būvē. Leonardam tikai noslēdz mikrofons, nevar dzirdēt, ja viņš kaut ko saka. Vai mums te vēl kāds pievienojies? Laikam tāda skaņa bija tikko tidiņu. Super. Es redzu, ka vismaz 2 jaunie spēļu dizaineri jau cītīgi strādā pie savas zvaigžņu karu dizaina. Tas ir forši. Es arī mēģināšu to pašu darīt. Press space to start. Man interesē, kā viņi savienojās. Viņi arī sākas citreiz no citām vietām. Bum. Tur vajadzēja paliktās īstajā veidā. Coins collected. Tā, es sapratu vienu lietu, ka es gribu vairāk monētiņas, lai foršāk. Paņemsim Ctrl D. Jā, duplicate Ctrl D. Un uzliksim vēl monētiņas. Ctrl D. Laikam pie manis Leonards atnāca.
Elena, atdzirdu, jā. Un es taisu Minecraft to līnu runāt. Jā, tūlīt apstīšu. Es saliku tiem Minecraft cilvēkiem, un viena lieta ir, redziet, ir Minecraft cilvēki. Viena lieta ir grūta, jo te ir portāls. Un ja tu viņā ieskrien, tu esi ellē. Un tad tu spēlē Lean Runner ellē. Jā. Oho. Jā. Tu pat portālu māku uzlikt, jā? Forši. Jā. Kur tu dabūji viņu? Tajā meklētājā? Es uzrakstīju Minecraft portālu. Oho. Un viņš strādā? Tādu. Viņš Jā. strādā? Es Tu izmēģināji? izmēģināju. Oho. Jā. Un Labais. tad bija Lean Runner, tikai visi ir vienā krāsā, bija baigi garlaicīgi. Sarkanā. Jā. Vau. Labi. Labi. Forši. Es te turpinu ar savām monētiņām. Un viss, kas ir sarkans, tevi nogalina. Bet viss pārējais, kas nav sarkans, tevi nenogalina. Kā tad Viņš ir vienkārši. viņš to pašu line runner vienkārši sataisīs sarkanu, ja pēc tā portāla vai kā tur sanāk? Jā. Un tas portāls pazuda. Oho. Interesanti. Tā. Un tāpat arī, ja tu uzliksi kādā citā spēlē to portālu, tad viņš vienkārši pataisīs to spēli sarkanu. Bet viena Wow. lieta, ko viņš nepārtaisīs sarkanu, būs debesis. Viņš uztaisīs Ellas debesis. O, Redzi, Tur varbūt kāds var- man Minecraft debesis, Mārtiņ? tūlīt apsmēs. Jā, Minecraft debesis. Tu taisi savu runneri Minecraft stilā, jā? Jā. Tu vari parādīt, kāds portāls darbojās? Vai Jā. tev tālu jāskrien? Es spiežu play. Tu skaties? Skatos, jā, baigi lēni tev tur lādēs, jā? Bet lādēs, Minecraft run tev ir. Jā. Kāpēc tik ilgi skrien? Rekord Minecraft. Kāpēc? Man. Es jau nomiru tiem. Un tu esi Bloxy Master profilā. Manējā profilā. Nu jā, jo mums tie datori tur. Mēs samainījāmies. Es jau nomiru pirmajā gājienā. Tu nemaz netika līdz viņam, jā? Līdz tam portālam. Bet tas baigi grūti. Nu, labi. Varbūt kāds no jums visiem tiks. Varbūt tiksim, jā, kad testēsim tavu spēli, jā? Jā, nākamajā reizē, kas ir rīt. Vispār. Un tie stīvi, ja tu viņos ieskrien iekšā, viņi tev pasaka hi. Hai. Jā. Tā. Es nezinu, ko te vēl vajadzētu. Kas ir vēl tāds Minecraftā tāds, ko bieži var sastapt? Krīperi. Creeperi. Zombiji jau tur arī ir, vai ne? Jā, man jau te ir no sākuma zombija. Rekur viens krīpers. Redzi, te ir... Rekur te ir... Te ir krīpers, un tur aiz krīperi ir zombijs. Krīperi ir garāki par zombijiem. Oho. Ja redzi, skaties. Te ir zombijs un te ir krīpers. Krīpers ir garāks, vai ne? Vienmirklīdī. Jā, tā izskatās, jā. Redzi? Redzi, skaties.
Labi. Nu, tagad es pataisīšu savējo. Es gribu savējiem salikt gan tās monētiņas daudz, gan varbūt zāli pārtaisīt zilu. Tas jau būs pietiekami. Zilu? Kāpēc zilu? Minecraftā taču ir zaļa zāle. Bet es jau taisu Star Wars. Zvaigžņu kars. Zvaigžņu kariem piestāvēs zilais labāk. Visu pārkrāsosim. Varbūt vispār melns. Nu, varbūt melns, bet es zilu izvēlos. Man patīk zils. Tā. Skaties, Mārtiņ, tu vari tagad apskatīties uz manu ekrānu? Nu, labi. Tā. Tev kaut kāds palēknieks krīpers, vai kas tāds ir? Tas ir metāla golems. Golems. Un ja viņam uztriec virsū, tad zaudē dzīvību, jā? Nevis zaudēt. Viņš nav dusmīgs, ja tu viņam neieskrien iekšā. Tāpat arī ir Minecraftā. Jā, skaidrs. Vai arī viņš pats nokrīt no šās lakmas. Tas būtu vēl sliktāk. Un aizstāte golemā ir villagers. Kurš vienkārši staigājis. Un arī nokritīs varbūt no platformas, ja viņš ir tik stulbs. Es nezinu, cik villagers ir stulbs, bet Minecraftā viņš ir ļoti stulbs. Jā. Nu, re. Monētiņas ir vairāk. Viss palicis ir zils, fons ir zils, tā kā es jau jūtos nedaudz apmierināts to, ka sāk iztīties līdzīgāk Star Wars. Un vieglāk. Man piemēram, Man liekas, man tas nesanāks tā kā, mašīnu. Jā, kāpēc ne? Tur ir pārāk grūti. Tu gribi kā uzbūvēt pilnīgi no nulītes to mašīnu? Jā. Pilnīgi no nulītes. Jā, sākumā pirmajās reizēs varētu grūti. Varbūt pirmajās reizēs ir labi kaut kādu foršu gatavu mašīnu un nedaudz pārveidot, varbūt pārkrāsot, varbūt pievienot kaut kādu detaļu. Man starp citu ir tāda garāža, arī kurā es tur taisīju visādus eksperimentus ar mašīnām. Un, es iesaku darīt tā, ko var izdarīt, kas nav pārāk grūts, un pēc tam mēģināt ar vien grūtāks uzdevums. Jo varbūt ir kaut kāds vieglāks uzdevums arī YouTube ar tām mašīnām. Ja tas tev šobrīd... vienīgais veids, ja tu mēģinot kā... Ko tu rakstīji? Es... rakstīju how to make a car, basic car in Roblox. Tur bija droši vien daudz video, ne? Visādi. Jā, bet tur viņi diezgan lēts, viņi nedarbojas. Ātri apskatīsim, kāds ir piedāvājums. Nesnāk tik ātri. Tas Roblox ņem diezgan daudz. Internetu. Laikam nebūs. Nav pacietības gaidīt to YouTube. Pamēģināšu savējā. Pūdzes, zaļš, zils. Man arī ir cita mapa tādā nozīmē. Ko es pašlaik taisu, man ir arī cita. Ir vajadzīgs. Kāda cita? Man ir... Bāc, kādrolzē. Liekas, ko izdzēs to manējo tā kā... Ziemassvētku slīdu lietu, un liekas, viņas izdzēs tikko netīšām. Viņi gadījumā neiet uz arhīvu, ko viņas izdzēš?
Nē, es vienkārši uzspēju, Jump. Es uzspēju tikai lapu. Es uztaisīju jaunu kaut ko. Oh my goodness. I will have the so much coins. Boing, 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 boing. Boing, 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 boing. Boing, 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 boing. I have so much coins. Es nomainīju krāsu, ka viņš tāds zilbenīgāks palika. Diezgan forši. Jump pad. Boost. Reku tam boostam var kaut ko mainīt arī, ja? Behaviors boost. Textures. Jā, te var mainīt, cik viņš augstu ļauj palikties. Kaut kāds reit. Nemaini to, jo citādi, ja tu uzliksi vairāk vai mazāk, Jā. pārāk augstu uzliks vai pārāk zemu uzliks. Labi. Ko labāk tur nemainīt. Es neko tur nemainīju, un viss ir ļoti labi. Ok. Ja kāds tiks līdz portālam, tad būs daudz grūtāk. Ticiet man. Es tikai nesaprotu, kāpēc man ir tāds zaļais savienojums starp viņiem. Viņš ir zaļš kaut kāds, zils, zaļš. Viņš laikam ieliek tos sukšumos pats iekšā to zaļo zāli. Jā, redz, sākas ar zaļumu. Yay. Yes. Boom. Pagaidām, mums bija jātaisa kaut kāda spēle? Nu jā. Nē, filma. Spēle, kura ir filmas dizains vai kaut kāds noteikts dizains par noteiktu tēmu. Tā, un man ir tas Line Runners, kurus mēģinu uztaisīt, lai viņš izstāsta pēc zvaigžņu kariem, un lai nav tik grūts. Bet tagad tas vienīgā lieta, ko nesaproti, ir, kur un kāpēc man parādās tie zaļie pa vidu. Te ir kaut kādi parts, end, path base. Kas ir path base? Snap. Kas ir tas tāds snap kaut kāds? Mines. Parts, coins, and... Oh my goodness, look at this. Spike. Lemon squeezy, easy beezy. Lemon squeezy, easy peasy. Lazy baby, grammar-day. Zombiji. Zombijs vienkārši var izdzēst no šajienes. Easy peasy, lemon squeezy. Players, kas būs pie playeriem.